Labi, tātad Irānai ir daudz trūkumu, bet es gribu tagad apspriest 3 galvenās priekšrocības, ko viņiem jāuzsver, ja viņi vēlas izdzīvot šajā karā. Pirmā ir ticības ideja. Atcerieties, ka irāņi ir šīīti, un šīītu reliģija ir mocekļa reliģija, eskatoloģijas reliģija, individuāla upura reliģija lielāka labuma vārdā. Šīīti nebaidās mirt, un tā kā viņu lielais reliģiskais līderis Ajatolla Hamenei tika nogalināts no amerikāņu un izrēliešu puses, viņi ir motivēti meklēt atriebību, upurēt sevi lielāka labuma vārdā, meklēt mūžīgo paradīzi. Džihāds. Tā ir pirmā lielā priekšrocība. Otrā lielā priekšrocība ir reljefs. Tas nozīmē tikai to, ka Irāna ir kalnaina valsts un ļoti liela. Tā ir 3 reizes lielāka par Irāku. Tāpēc amerikāņiem ir ārkārtīgi grūti iebrukt šajā valstī. Patiesībā lielākā daļa analītiķu jums teiks, ka amerikāņu militārajam spēkam iebrukt Irānā būtu pašnāvnieciski. Tā ir kalnu cietoksnis. Tā ir cietoksnis. Un pēdējais ir nacionālisms. Irāņi ir persieši, un persiešu civilizācija sniedzas 5000 gadus atpakaļ. Tā ir viena no lielākajām civilizācijām cilvēces vēsturē. Kā mēs apspriedām pagājušajā semestrī, senajā pasaulē bija 3 lielās civilizācijas – ebreji, grieķi un persieši. Persiešu kultūra ir plaša, skaista un dziļa. Tas dod Irānas tautai milzīgu lepnumu. Tātad, kad viņi cīnās, viņi necīnās tikai par reliģiju, necīnās tikai par mājām, viņi cīnās par visu civilizāciju, kas pastāv jau 5000 gadu. Tās ir 3 galvenās Irānas priekšrocības. Ticība nozīmē, ka viņi nebaidās mirt par to, kam tic. Reljefs nozīmē, ka amerikāņiem ir grūti iebrukt valstī. Nacionālisms nozīmē, ka Irānas cilvēki zina, par ko viņi cīnās. Bet atkal atcerieties, tas, kas izskatās pēc priekšrocības, var kļūt arī par trūkumu. Apskatīsim problēmas ar ticību. Jūs varat saskarties ar aklumu vai fanātismu. Jūs nebaidāties mirt, bet tas nozīmē, ka jūs nedomājat stratēģiski. Varbūt jūs izšķiedīsiet pārāk daudz karavīru kaujas laukā. Viņi ir drosmīgi, bet arī diezgan muļķīgi. Tātad var rasties situācija, ka Irāna neizmanto optimālo stratēģiju, jo viņu karavīri nebaidās no nāves. Un vēl, jau to redzam, amerikāņi ir iznīcinājuši Irānas floti. Jebkurš analītiķis jums teiktu, ka pirmā lieta, ko amerikāņi darīs, ir iznīcinās Irānas floti. Tāpēc jums vajadzētu vai nu nosūtīt floti vai paslēpt to, vai pat pašiem to iznīcināt, lai izvairītos no nevajadzīgiem zaudējumiem. Bet viņi to neizdarīja, un amerikāņi tagad ir iznīcinājuši Irānas floti. Tā ir ticības problēma. Reljefs. Jā, tas ir cietoksnis, bet tas var kļūt arī par cietumu, vai ne? Jūs esat iesprostoti tur, un kalnainā apvidū nav tik daudz resursu. Amerikāņi var traucēt jūsu ūdens apgādi, traucēt elektrību un radīt vispārēju nabadzību un grūtības jūsu tautai. Un tad nacionālisms. Jā, Persija ir lieliska kultūra, bet atcerieties, ka Irāna ir etniski daudzveidīga valsts. Patiesībā tikai aptuveni 50% Irānas iedzīvotāji ir persieši, pārējie ir dažādas minoritātes.
Tātad rodas etniskās šķelšanās. Tagad, skatoties uz to visu, mēs precīzi zinām, kāda būs amerikāņu stratēģija. Būtībā stratēģija būs nodarīt pēc iespējas vairāk upuru irāņiem, nogalināt pēc iespējas vairāk cilvēku, iznīcināt Irānas infrastruktūru, lai cilvēkiem nebūtu pietiekami daudz ūdens, elektrības, pārtikas, lai izdzīvotu, un treškārt radīt pēc iespējas lielāku etnisko spriedzi valstī, bruņojot, mudinot un uzpērkot etniskās grupas, lai saceltos pret centrālo valdību Tehrānā. Bet atkal, asimetrijas likums mums saka, ka impērija galu galā nav tik elastīga, atvērta un dinamiska kā tās ienaidnieks. Vājākā puse iesaistīsies daudz vairāk pašrefleksijā un pašdebatēs nekā impērija, jo impērija kļūst augstprātīga. Tāpēc galu galā Irānai vajadzētu triumfēt pār Ameriku. Un patiesībā tas, kas notiks, ir tas, ka amerikāņu stratēģija pret irāņiem novedīs pie tā, ka irāņi kļūs daudz enerģiskāki, atvērtāki un saliedētāki.